Tukuma novada Domļu zālē notika labdarības koncerts, kurā tika vākti ziedojumi Haleva fonda labdarības akcijām un kurā laba mūzika satika savus klausītājus. Ziemas olimpiskās spēles ieskanēsies arī Tukuma novadā. Piektdien, 7. februārī 18:30 Tukumas halē notiks pasākums veltīts Tukuma novada treneriem, kuri piedalīsies olimpiskajās spēlēs. 13. februārī 19:00 Tukuma pilsētas kultūras namā notiks Valentīndienas pasākums kopā ar Guntu Virkavu un grāmatas nakts sarunas atvēršanu Tukumā. Vakars pie galdiņa. 8. februārī 19:00 Tukuma kultūras namā deju grupas Dzirnes deju uzvedums Barčiks. Biļetes iepriekš pārdošanā, cena sākot no 5 eiro. 7. februārī 15:00 Tukuma pilsētas muzejā Pils tornis notiks tematiskais pasākums Parastā Sibīrija. Par ceļojuma iespaidiem Krievijā un Sibīrijā stāstīs muzeja darbinieks Andris Strēlis. Šā gada 1. februārī Tukuma novada pašvaldības aģentūras Tukuma novada sociālais dienests Invalīdu dienas centram Saime apritēja 15 gadi. Par godu jubilējai no 2014. gada 4. februāra līdz 4. martam Tukuma Audēja darbnīcā notiks dienas centra klientu darbu izstāde. 13. februārī 19:00 Tukuma pilsētas kultūras namā notiks Valentīndienas pasākums kopā ar Guntu Virkavu un grāmatas nakts sarunas atvēršanu Tukumā. Vakars pie galdiņa. Biļešu cenas iepriekš pārdošanā 3,56 eiro, pasākuma dienā 4,27 eiro, pašdarbiniekiem 2,85 eiro.